Lielplatūnas muiža 19. gadsimtā piederējusi baronu Hānu dzimtai un gadsimtu gaitā tā alaži bijusi apdzīvota, tāpēc arī spējusi paglābties no iznīcības. Līdz mūsdienām muižas kompleksā saglabājušās gandrīz visas ēkas, tostarp arī vešūzes, kurā padomju gados bijuši arī dzīvokļi. Priekšvēsture ir tāda, ka tas ir celts muižas laikos, tas ir 19. gadsimta otrā puse, kad šeit tā kā valdīja dzimta Hānu. Šis vešūzis patiesībā ir ne tikai muižu vēstures tāds kā atspūgs pagātnes, bet arī pašas cilvēces. Tas ir tā kā šeit var atbraukt un tad paskatīties, kā ir bijis tajos laikos, kā mēs esam tikuši līdz tam, kā ir šobrīd šajā tīri veļas mazgāšanas procesā. Cik ļoti mēs esam attīstījušies. Vēstures liecības ir, protams, jā. Tātad ūdens tika, viss pamatā tas bija roku darbs. Kad tika nests ūdens, lietas lielajos grāpjos, kur ūdens vārījās uz plītīm, kur arī bija jāiekurina, protams, ar malku. Tad arī baltākā veļa tika vārīta, pelnu sārmā. Pagaidām gan uzbūrt ainu par seno veļas mazgāšanas procesu var tikai iedarbinot iztēli, tomēr jau pavisam drīz šeit varētu sākt rosīties būvnieki. Lauku atbalsta dienesta apstiprinātajā projektā veļas mājas pirmo stāvu paredzēts izmantot veļas mazgāšanai un gludināšanai pēc sentāvu metodēm, otrajā stāvā būs veļas žāvētava, bet trešajā tiks izveidota vešarienes istabiņa. Tas noslēgums projektā ir paredzēts 2019. Un cilvēki varēs ne tikai redzēt, kā muižas laikos tika mazgāta veļa, bet arī, kas vēlēsies paši izbaudīt šo procesu no ūdens sagādāšanas no upes līdz pašai veļas mazgāšanai, ūdens vārīšanai, protams, un arī gludināšanai un velēšanai. Ēkas būvprojekts izstrādāts 2016. gadā. Lauku atbalsta dienesta apstiprinātajā projektā tā īstenošanai paredzēti 45 000 eiro. Kopējās projekta izmaksas gan varētu būt krietni augstākas. Par līdzfinansējumu vešūža atjaunošanai Jelgavas novada deputāti lems jau tuvākajās domas sēdēs.